No 2. līdz 3. februārim Smeceres Sila sporta bāzē norisināsies Skandināvijas kausa izcīņa slēpošanā. Kā atzīst paši sportisti, tās ir augsta līmeņa starptautiskas sacensības. Šobrīd ir pieteikušies sportisti pat no Amerikas un Austrālijas. Būs arī tuvākas valstis, gan Somija, Norvēģija, protams, Latvija, Igaunija, arī Krievija un Lietuva. Tās ir ļoti augsta līmeņa sacensības, jo tas ir nākamais līmenis jau aiz pasaules kausa posmiem. Tā ka tas sportiskajā ziņā ir ļoti augsta līmeņa sacensības. Lai sacensības norisinātos veiksmīgi, ir izveidota darba grupa, tiek risināti gan sacensību dalībnieku sadzīves jautājumi, uzturēšanās Madonas novadā. Kopumā Skandināvijas kauss varētu pulcēt ap 150 sportistu. Darba vēl ir ļoti daudz, un kā vienmēr, tā, kad tuvojas tās sacensību dienas, tomēr tas darba apjoms ir pats lielākais. Un patreiz šajā pasākumā, jo iepriekšējā sestdienā, svētdienā un no 1. janvāra faktiski visu 10 dienas nodzīvoja pa Vestienas trasēm, kur uztaisījām Baltijas līmeņa orientēšanās sacensības. Tāpēc tajā nedēļā sanāca mazāk šeit, bet patreiz ķeros klāt vairāk Skandināvijas kausam tieši. Kausa izcīņai gatavojas arī madonieši. Treneris Dainis Vuškāns lielākās cerības liekot uz jau pieredzējušo Rinaldu Kostjukovu. Sacensību dienas ir 2. 3. februāris, 2. ir sprinta disciplīna un 3. februārī ir 10 un 15 km slēpojumi. Spēcīgākie Madonas sportisti arī startēs šajā sacensībās, gan Rinalds, gan Arvis, un tā, ka cīnīsies. Madoniešiem jau uzkrāta pieredze starptautisku sacensību organizēšanā. Smeceres Silā jau ir norisinājusies pasaules kausa izcīņa orientēšanās uz slēpēm senioriem.